apkārtī viena no svarīgākajām SMS-kredīt Latvijas futbola virslīgas 22. kārtas spēlēm, kur futbola klubs Jelgava Zemgales Olimpiskā centra stadionā uzņem Ilūces novada sporta skolas komandu. Standarta situācijām mūsu komandai bija Daņilova ideāla iespēja, bet neko neizdarīs. Tajā pašā laikā arī pašiem paveicās. Tātad bija divas situācijas, kurās arī varējām vārdu zaudēt. Kā piemērojamies nedaudz pretinieka piedāvātajam spēles tempam, necenšamies spēlēt ātri bumbu, tas pretiniekam parocīgi. Un pa daudz izmantojam garās piespēles, vajadzētu tomēr vairāk caur centru censties pa zemi izspēlēt, bet tas tomēr pamatā laikam tomēr uztraukums. Čaļiem ļoti liela atbildība. Laukuma atskaņās 24. numurs Pāvils Kopnovs.
laikam veiksme tomēr atgriežas un nāk pie mums. Ceru, ka ne pēdējo spēli. Mēs cīnīsimies tālāk. Šodien vienkārši mums laikam veicas un tie momenti, kurus mēs piestrādājam, arī šodien nostrādāja. Tāpēc es vēlreiz pateikšu, ka visi gatavi cīnīties tālāk. Un es domāju, ka mēs esam noteikti labāki nekā tās komandas, kas ir pagaidām. Mēs tagad to sasniedzam, bet viņi vēl pirms šodienas spēles bija bišķiņ priekšā. Да, в принципе, надо признать, но луговчане были заряжены на победу, самоотдача была. То есть мы тоже старались не уступить им и как бы дать встречный бой и увести отсюда, ну, как минимум очко хотели. Игра так складывалась, что да, Елгова нас так поддушивала, моменты были. Неплохо Лабуть играл, и у нас неплохой момент был у Кокина, 100% считаю, и потом несколько контратак было. Spēlēt bišķiņ tā ātrāk, agresīvāk. Mums nav ko zaudēt. Mums, principā, arī neizšķirt šodien nekas nedod. Ja? Un mums jāriskē, protams, mēs riskējam. Mēs pirmajai puslē, kad bija tāda uzbrukuma, kā Ilūkste spēlē, man liekas, ka 5-1 aizsargu. Nu, diemžēl tur mums paveicās, ja, un tas bija riskanti situācija. Pēc tam bija ļoti pretuzbrukumi pēc visiem te standartiem. Bet paldies visiem pušiem, ka viņi nostādīja līdz galam. Ļoti grib šodien vinēt. Varbūt viņš tikai par pirmu puslaiku bišķi to nervozi. Bet otrais puslaiks mēs spēlējām daudz labāk un daudz agresīvāk. Un spēlētāji maiņas šodien mums visi trīs maiņas tā pastiprināta spēle.